No visas Latvijas Rīgā sabrauks izglītības nozarē strādājošie, lai nākamā ceturtdiena piedalītos piketā pie Saeimas. Par piketa rīkošanu šodien izšķīrusies Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības padome, jo pedagogi ir pārliecinājušies, ka garas sarunas un diskusijas nelīdz cīņā par pienācīgu algas pielikumu. Turpina Madara Rudzīte. Rīgas Juglas vidusskolas direktori ir arī Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas locekli. Viņi pārliecināti pedagogu algu jautājumā starp dažādām organizācijām valda vienprātība. Mēs Izglītības vadītāju arotbiedrībā arī runājam par to pašu, ka ir nepieņemami, ka pedagogu algas paliek turpat vai samazinās. Un, mēs cieši sadarbojamies ar Līsdu. Un, ja Līsda lems par kaut kādām aktivitātēm, tad mēs noteikti būsim kopā ar viņiem. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības padome šodien bija vienprātīga lēmumā par to, ka neparakstīs sadarbības memorandu par skolotāju algām un nākamā ceturtdien dosies uz piketu pie Saeimas. Plānots, ka tajā piedalīsies aptuveni 2000 cilvēku, gan vispārējās izglītības skolu skolotāji, gan augstskolu pasniedzēji, gan arī zinātnes darbinieki. Strīdīgais sadarbības memorands ar nozares ministriju joprojām ir izstrādes stadijā, un tajā nav skaidri norādīts skolotāju algu pielikums nākamajos gados. Arī pēc šīs vasaras šķietamās rosības ap likmi maiņām skolotāju neapmierinātībai joprojām ir iemesls. Mēs tik daudz gada garumā par to strādājām, un tagad rezultātā iznāk, ka nekas jau nemainās, jo, lai atrastu finansējumu samaksāju par kvalitātes pakāpēm, ir noņemts finansējums tātad citās pozīcijās. Un tad no vienas kastītes mēs pārlikām citā, bet pedagogiem iespējams, ka kādā vietā arī palielinājās šīs algas, grūti sacīt, ja? Bet lielos vilcienos nekas nav mainījies. Direktori zina stāstīt, ka Juglas vidusskolā naudas skolotāju algām šogad ir mazāk. Lai arī daži skolotāji saņem vairāk, runāt par nodrošinātu dzīvi joprojām nevarot. Jūs pati zināt, cik skolotāji apmēram saņem mūsu valstī, vai teiksim, normāla ģimene ar šādu algu iztikt Rīgā dzīvojot. Protams, vīrietim būdamam, uzskatu, ka nē. Jāpiebilst, ka piketa mērķis ir virzīt prasību 2014. gadā piešķirt papildu finansējumu pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes paaugstināšanai no 280 līdz 310 latiem, kā arī nodrošināt normatīvos noteiktos valsts finansējumu zinātnei un augstākajai izglītībai. Madara Rudzīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.